Un tā, mēs esam māju ceļā, gatavojamies. Pašlaik stāvam uz vietas. Reku mūsu šoferīts. Miks Megapol. Miks Megapols. Vēl mūzika. Dziesmas visu laiku iet uz riņķi. Esam Linčopingā pie vietējā veikala. Ikea. Mēs tagad stundu meklējam par šo aizmēstamiem. Ievērtējiet, kā visi ir nostājušies tieši pa līnijām. Nav tā kā Latvijā, kad 1 pa 3. Gaidām Kārli. Viņš atbrauks, savāks mūs un mēs maucām projām. Džeki pīpē un esam tuvu mājām. Nu, tagad savu tuvu. Nu, Klau, ko tu vari pastāstīt pa visu šo piedzīvojumu? No to šķīvi estiku šurcējām. Zaibis. Un kā vispār šis brauciens uz Zviedriju šīs 2 nedēļas? Tūsnes rokām. Parādi, varbūt jau līdz Latvijai būs nogājusi savādāk. Nu jā, tas ir darbs. Stādīšanas, tā ir no primērēšanas. To sauc par darbu. Iemācīs mums darbu laiku. Jā, iemācīs mums kā te strādāt. 6 dienas nedēļā. Vienu brīvdienu, kad jāguļ. Vai pusbrīvdienu. Jūs, diemžēl, tur laikam neredzēsiet, tur būs jāvēl klāt, bet man nav tādas privilēģijas. Te iet visādi tautības cilvēki, te iet melnādainie, te iet sievietes ar musulmanietes. Jā, pakistānieši, te viss ir. Te ir viss. Te ir, ja Čaumo nav neviens, tad te ir viss. Nu, Lielpilsēta. Jā, šī jau ir Lielpilsēta. Tad ir raksturot tas, ka te nenormāli daudz apļu. Jā. Ļoti daudz apļu. Tas nav tā kā krustojuma veidīgs valsts, bet uz apļu. Griezties pa 1. vai 2. izējā ārā, ja 4 izējas pavisam, tad jābrauc pa ārējo jostu pa labo pusī. Bet ja 3. vai 4. izējā, tad pa iekšējo josliņu. Jā. Tu esi iemācījies. Viss pieklājīgi. Kāds problēmas tur kā nav bijušas. Ko tu, Aleks, var teikt par māju ceļu? Es gatavs braucienām uz mājām? Uz mājām, tikai uz mājām. Un ko pa Zviedriju vispār var teikt? Neko labam. Nu, redz, tad... Jaunās pasaules spēks. Jā. Mēs jau nekās nemeklēsim, tikai slikto, meklēsim pozitīvo. Tur mēs pirkām eļļu. Biznesmens aizbrauc. Jā, biznesmens aizbrauc. Tur mēs pirkām eļļu. Zāģīšiem. Jā. Visādi interesanti cilvēciņi, jaunieši te arī ņemās. McDonald's, protams. McDonald's. Bez McDonald's. Ja jūs gadījumā domājat, vai te ir daudz smuks meitenes, tad te nav daudz smuks meitenes. Es pat teiktu, ka te smuks meitenes vispār ir uz vienas rokas. Mēs esam savākuši visu Latvijā, laikam. Jā, tā varētu būt. Nav vienāda distribūcija pasaulē. Viņi ir apdalīti mazliet. Es pieļauju, cik šeit ir smuks meitenes, tad, nezinu, Latvijā mazā ciemā ir tikpat daudz smuks meitenes. Jo šeit visām ir diezgan liels problēmas ar lieko svaru. Lai jau viņas mēģina braukāt ar riteņiem un mēģina kaut ko darīt, bet nepalīdz viņām. Tas nav priekš viņas. Tas šādas arī saistan. Dziesmas te iet uz riņķi, tas ir fakts. Miks Megapol. Miks Megapol. Šeit ir mūsu buss. Šitajā busā. Mēs tīrījām šodien. Jā, tīrība. Zaķīši, kas ir iesaudzēt, ceram, līdz Latvijai viņi izdzīvos. Mūsu GPRS. Tamtams, ko mēs uzmērējām maisi. Jā. Zinu, trampolt noskaidros labē. Jā. Tamtams mums pāris reizes ir palīdzējis, bet kad vienreiz vajadzēja palīdzēt pa īstam, tad mēs pamatīgi ilidojām, apmaldījāmies. Tikai 100 kilometru. Jā, 100 liekas kilometrus, bet tas jau ir normāli mājupceļā no darba. Ko vēl mēs varam pateikt? Nu, neko, gaidām Kārli. Jā. Nu, nākamais sižets taps uz kuģa, es tā ceru.